Es nerunāju šeit par motivāciju, draugi. Es ceru, ka mēs varam nošķirt šo lietu. Kāpēc es varētu gribēt tai plūsmai pieskarties? Vai tāpēc, ka vienkārši savādāk es vienkārši aiziešu bojā? Jeb es gribu tai plūsmai pieslēgties, tāpēc, ka es saprotu, ka tādā veidā mana dzīve varētu būt vēl labāka, ka viņa īstenībā varētu būt jēgpilnāka, ka es varētu beidzot saprast, ka es esmu tai plūsmā. Es nerunāju šeit par motivāciju. Es vienkārši jums saku, ka ir šīs divas iespējas. Ka es varu nolasīt ar savu saprašanu, ar savu uztveri, ar savu apziņu. Es varu nolasīt to, kas pasaulē notiek. Un garīgums ir nevis gatavas atbildes, nevis, ka es vienkārši atnāku, es tur iemācos pareizos teikumus. Piedošana, mūsdienās ChatGPT un visas pārējās tehnoloģijas, jūs varat uzdot viņam visus jautājumus par luterismu, par teoloģiju, par hinduismu, kristietību, viņš visu kaut ko atbildēs. Un, kolēģis grib strīdēties, nekas. Tas, ka viņš iedos šīs gatavās atbildes, jau neko īstenībā nepasaka, jo te ir viena problēma. Un es beidzot nonāku pie tā, kas man bija jāpasaka. Mums ir viena problēma. Mēs esam piederīgi šai pasaulē, bet mēs katrs esam unikāli. Un ja es jums izstāstīšu kristietības teoriju par to, kas ir cilvēks, kā viņš ir būvēts, kādas mums tur ir dvēsele, gars, miesa, kā mums tas viss tur iekšēji notiek, kā cilvēks kopumā, kas cilvēks kopumā ir, jūs to visu noklausīsieties, es ceru. Un varbūt pat piekritīsiet, ja jūs man ticēsiet. Jūs teiksiet, jā, malacis mācītāji, labi izstāstīja, es tagad zinu. Tas ir tā kā tu zinātu, piemēram, cilvēka anatomiju. Es jums teiktu, te ir mugurkauls, te ir tādi kauli, šādi kauli, cīpslas tādas, aknas tādas. Nu un? Kāpēc nu un? Tāpēc, ka tad, kad jūs atvedat savu automašīnu uz servisu, jo viņi nedarbojas, tam servisa cilvēkam vajadzētu vispār tiešām, viņam vajadzētu saprast, kā, teiksim, automašīnas strādā kopumā, vai ne? Nu, ja viņš galīgi neko nesaprot, nu, tad jūs neesat pareizā servisā. Bet lai viņš saprastu, kā var palīdzēt šai mašīnai, vai kā salabot šo telefonu, vai kā izdarīt kaut kādas konkrētas lietas. Viņam ir jātaisa vaļā vāks, vai es nezinu, ko viņš tur dara, kā tev konkrētajā situācijā. Un viņam ir jāieskatās, kas nav kārtībā ar šo konkrēto eksemplāru. Es varu jums izstāstīt teoriju par cilvēku kopumā, par pasaules uzbūvi kopumā, tas nedos jums atbildi. Bet ko man darīt? Kas es esmu? Kur ir manas atbildes uz maniem konkrētiem jautājumiem? Kur ir manas konkrētās izvēles un manas konkrētās iespējas? Jūs jūtat to starpību starp vispārējo aprakstu par mašīnu, kā viņa ir būvēta, un iedziļināšanos konkrētajā eksemplārā, lai saprastu, kas tur nedarbojas, vai kā viņu var uzlabot. Lai tā mašīna strādātu ātrāk, labāk, vai tā, kā es to gribu. Un tagad es jums pateikšu, kā to teorētiski sauc. Gribat? Teorētiski to sauc, ka 20. gadsimta gaitā notika būtisks pavērsiens no tā, ka cilvēki praktizē reliģiju. Viņi nāk un klausās šīs universālās vispārējās atbildes par Dievu, par cilvēku, par pasauli, par grēku, par ļaunumu, par to, kas viss būs. Ļoti labas atbildes. Bez tām nav iespējams ļoti daudz ko saprast. Bet tā ir viena lieta. Es zinu vispārējas atbildes. Es varu jums nolasīt lekcijas. Es varu paprasīt ChatGPT, lai viņš nolas jums lekcijas. Bet man ir mana dzīve. Man ir mana unikalitāte. Man ir mana unikālā situācija. Un atrast atbildi, bet ko tad man tā īsti tomēr darīt šobrīd? Tā ir pavisam cita lieta. Un tāpēc radās šis jēdziens garīgums, vai es nezinu, cik daudz jūs zināt tīri vēsturiski, bet šis jēdziens garīgums radās kā savu veidu protests pret to, ka cilvēki vienkārši piekrīt kaut kādām vispārējām ideoloģiskām lietām, zina visu par visiem, bet nesaprot, kā tad ir ar mani. Ko man tas viss nozīmē? Uz kurieni man tā lielā plūsma liek peldēt? Nē, es jums varu pateikt lielās līnijās. Pretī mīlestībai, vieglākai dzīvei, skaidrākai, jēgpilnākai attiecību formai.
aha, bet man ir reālie cilvēki, man ir reālie bērni, man ir reālie vecāki, man ir reālā darba vide. Ko tieši man ir tajā visā jādara? Kā tieši līdz tam tevis aprakstītajam universālajam mērķim tikt? Tas ir mans jautājums. Man ir atbildi. Ļoti labi, bišķi pacieties. Tanī brīdī, kad mēs sākam saprast, ka tas ir šis dziļi personiskais jautājums, to 20. gadsimta domātāji sauc par garīgu. Viņi teica, es negribu vienkārši atnākt baznīcā un paklausīties lietas, es gribu piedzīvot. Es gribu, ka tas darbojas. Un es saprotu, ka tā ir divas dažādas lietas. Cilvēks var piederēt pie kaut kādas kopienas, viņš var, teiksim, tur noklausīties brīnišķīgas lietas, piekrist tam visam, iziet pa durvīm ārā, funkcionēt pilnīgi pretēji tam, vai vispār aizmirst, vai vispār nekādā veidā to neattiecināt uz savu dzīvi. Tad, lūk, garīgums bija tas, ka nevis es eju kaut kādu ārēju kultūrālu iemeslu dēļ kaut kur, bet es tiešām gribu piedzīvot to, un tagad es pateikšu ļoti reliģiskā valodā. Es gribu saprast, ko Dievs te dara ar mani, ko viņš man saka, kas ir tas, kas ir viņa nodoms manā dzīvē. Un garīgums bija vārds, ar kuru aprakstīju šo akcentu. Es negribu runāt par Dievu. Es gribu sajust viņu. Es gribu piedzīvot viņu. Es gribu tiešām nonākt līdz tam, ka tas spēks, kas ir augstāks par mani, nav vairs vienkārši abstrakcija, bet ka es tiešām saprotu. Ir kaut kas, ko es ar saviem airīšiem varu izdarīt, ko es savu līdzinējo izpratnes varu izdarīt. Un ir kaut kas, kur iespējams es vispār nemaz nezinu, kas ir manas reālās iespējas un kuras es varu pieredzēt un piedzīvot tajā brīdī, kad es ļaujos, kad es atveros, kad es darbojos tajā visā. Un tāpēc šajā aizvadītajā laika posmā bija teologi un autori, kuri runāja par tā saucamo kontemplācijas nepieciešamību. Un, ja jūs vēl atceraties, ko es sākumā teicu, tad es pieminēju vienu tādu interesantu tēmu. Es gribu saprast, kas ir pareizais lēmums, kas ir pareizā izvēle. Es mēģinu pielietot savu līdzinējo prātu, bet es saprotu, ka es viņu varu piedalīt vēl un vēl un vēl. Es varu uzdot visādus papildus jautājumus, es varu pats sev iedzīt tajā, ko šobrīd sauc par overthinking, vienkārši vienā mirklī, ka tu visu laiku domā, un jo tu vairāk domā, jo skaidrāk, ka nekas nav skaidrs. Ja ir skaidrs, lūdzu, mēs izdarām izvēles, bet bieži vien nav skaidrs. Es saprotu, ka es iedzenu tajā visā iekšā sevi. Es aizēju kaut kur, tur man vēl sāk stāstīt, tie arī visi zina, kas man ir jādara. Pilnīgi skaidrs. Neesat kādreiz piedzīvojuši to, vai ne? Tu pajautā vienam, viņam dzīvē viens tāds posms, viņš faktiski vēl nav beidzies, bet nu labi. Bet bija viens tāds posms, kur es tā domāju, ko man tālāk virzīties. Es aizēju vienu parunāju, viņš saka, tev ir jādara tas. Un es tā klausos, sakarīgi, tā varētu būt. Es aizēju pie otru, tas tik nekādā gadījumā to tev nevajag darīt, tev vajag šito darīt. Kamēr es beigās saprotu, ka viņi katrs runā par sevi. Viņi runā par to, ko viņi gribētu, lai es daru, kas viņiem būtu izdevīgi. Es negribu ļaunā nozīmē to domāt, bet vienkārši tā tas bija. Tā tas ir kaut kādā ziņā. Mēs atrodamies vārdu gūzmā. Vai tas palīdz mums izdarīt izvēles? Vai tas palīdz mums tā pa īstam sajust, kas manī notiek? Ja jums kādam vajag izvēli izdarīt, es jums varu pateikt, kas ir jāizdara. Kas tas ir? Kā var cits cilvēks jūsu vietā dzīvot dzīvi? Kā var cits cilvēks pēc kaut kādiem universāliem principiem saprast, kas jums ir jādara? Un no turienes radās tas, ko tehniskā terminā sauc par kontemplatīvo tradīciju. Tātad ideja tāda, kā tad mēs to garīgumu varam praktizēt? Un atbilde bija ārkārtīgi vienkārši. Mums ir jāatrod veidi, metodes, tehnikas, paņēmieni, sauciet kā gribiet, ar kurām mēs varam nonākt labākā saskarsmē ar sevi, un ar šo plūsmu, kas īstenībā veido mūs un veido šo dzīvi. Sauciet to par Dievu, sauciet to par lielo avotu, no kā viss nāk. Atliksim terminoloģiju mazliet malā, bet sapratīsim, ka es neesmu radījis sevi,
Varbūt, ka jūs tā darījāt. Pirms piedzimšanas jūs sēdējāt pie kataloga, vai ne? Es sapratu, ka tūlīt jādzimst. Un jāizvēlās acu krāsa, jāizvēlās augums, jāizvēlās tur talantu sadalījums. Es tā to neatceros vismaz. Es esmu šeit. Es saprotu, ka kaut kāds milzīgs process man ir izveidojis. Es esmu vienā pasaulē, kurā viss notiek, ko ir ļoti grūti aptvert. Un kontemplatīvā tradīcija saka, ka reizēm mums nevajag vairāk vārdus, mums nevajag vairāk pareizās atbildes, bet mums vajag atrast iespēju, kā mēs varam būt labākā kontaktā ar sevi. Un tur reizēm piederās tas, ka mēs drīzāk tos vārdus bišķi nomazinam, ka mēs vairāk atrodam savā ikdienā laiku klusumam, vienatnē, jā, lai cik izklausītos muļķīgi reizēm, bet tā tiešām ir liela taisnība, draugi. Reizēm vienkārši vajag pasēdēt mierā un klusumā, pie tam nevis izmisīgi domājot, ka kas tagad būs tie pareizie lēmumi, bet vienkārši pabūt tajā klusumā un mierā. Kāpēc? Tāpēc, ka tikai tad tās daudzās balsis, kas mums apkārt zina visu mūsu vietā, mazliet pieklust. Un tādā brīdī mēs varam no iekšpuses sajust to, ko tad mēs īstenībā paši gribam, jūtam un kas mūsos notiek. Un man liekas, ka šie divi aspekti, ko mēs te mēģinājām iezīmēt, arī kaut kādā ziņā ir tā svarīga atbilde, ja mēs jautājam, ko šodienas cilvēkam garīgums nozīmē. Vēlreiz, es esmu cilvēks, kurš gribētu dzīvot nevis visu laiku cīnoties ar šo realitāti, bet sadarbojoties ar viņu. Es gribētu dzīvot nevis pretrunā tam, ko mana sirds īstenībā grib, bet saskaņā ar to, un vienlaikus es gribētu, ka tajā visā es esmu tajā plūsmā, un es ļauju tajā realitātei arī sevi piekoriģēt. Kā to panākt? Kā to izdarīt? Jā. Man ir atbilde. Labi, tagad tu vairs sākt atbildēt, lūdzu. Es sapratu, kolēģi. Klausieties ļoti uzmanīgi. Parunāsim par gaisu. Gaisu veido skābekļa molekulas. Ne tikai. Ne tikai, bet pārsvarā. Pamatā nē, bet labi. Labi, bet ok. Labi, var sakot, gaisu veido dažādas molekulas, starp kurām ir arī skābekļa molekulas. Šīs molekulas savā starpā miedarbojas, kustās, un tur ir visādi fizikāli likumi, tur ir visādi, ķīmiski procesi, da man vienalga. Bet ir kaut kāda miedarbība starp visām tām molekulām, kuras veido atmosfēru, vai ne? Un mēs varam ar visādiem mēra instrumentiem, objektīviem, mērīt dažādus parametrus atmosfērai. Dažādu vielu klātbūtni, ķīmisko sastāvu un citu starpā temperatūru. Un, piemēram, konstatēt, ka šobrīd šajā telpā ir kādi +10 grādi. Imants ir nosēdies pie radiatoru un aizsēdis ar savu ķermeni šo radiatoru. Šajā telpā ir +10 grādi. Un tad, draugi, ir tā. Un tur es pilnīgi piekrītu kolēģim. Mēs uzzinām, ka šajā telpā ir +10 grādi. Brīnišķīga atklāsme. Ļoti noderīga informācija. Ko tagad ar šo informāciju darīt? Relatīvi neko. Vienkārši te esot 10 grādi. Bet es te sēžu tajos 10 grādos, un man ir augsti. Es vienkārši sēžu un jūtu, ka man salst. Vajadzētu pieņemt lēmumu. Kolēģi, un te ir svarīgā lieta. Man no vienas puses es varētu uzzināt, ka telpā ir 10 grādi. Arī jūs varētu uzzināt, ka telpā ir 10 grādi. Bet jums informācija, ka telpā ir 10 grādi, nenozīmē neko, tāpēc, ka jūs sēžat mēteļos. Es, kad uzzinu, ka telpā ir 10 grādi, es ne tikai to uzzinu,
es to jūtu. Un manī parādās neapmierinātība. Kolēģi, subjektīva pieredze, neapmierinātība, kura man liek iekšēji kļūt tramīgam, sākt domāt, vai šis ir īstais brīdis, lai pieceltos, kur tā mana jaka un tā tālāk. Paldies, Imant, paldies! Es jūtu, viņš ir uzsilis. Ja? Neapmierinātība ir motivācijas pamatā, un tas bija droši vien tas, ko es centos pateikt. Un tad es ceļos, jo man ir pilnīgi vienalga, ko jūs par mani domājat šajā brīdī. Es ņemu savu biezo ziemas jaku, un es viņā ietinos. Un es ceru, ka es mazliet sasildīšu to jaku, un man paliks siltāk. Man paliek labāk. Man paliek vieglāk dzīvot. Un šajā brīdī ir tas, ko kolēģis saka. Es esmu kontemplējis par savu iekšējo stāvokli un sajūtis, ka ir notikusi novirze no homeostāzes. Ja? Ka es esmu pazaudējis iekšējo līdzsvaru, optimālo temperatūru un esmu nosalis. Un tā ir kontemplatīva pieredze. Bet, draugi, un te ir tā svarīgākā daļa. Viena lieta, ka es tagad zinu, ka man paliks siltāks. Bet tā reliģijas daļa pēdiņās, vai tā objektīvā daļa pēdiņās ir tajā, ka nākamreiz, kad es uz šejien braukšu, es pajautāšu, cik grādi jums tur ir tai telpā. Un jūs man teiksiet 25. Man būs skaidrs, kā man ģērbties. No šīs objektīvās informācijas man nevajadzēs kontemplēt. Es zināšu, ka 25 grādos man jāģērbjās tā. Bet ja jūs man teiksiet, oi, nu mums tur ir +3, es arī zināšu, kā man ir jāģērbjās, jo tā būs objektīva informācija. Un es domāju, ka tas risinājums ir abas šīs lietas savienot kopā. Jā. To objektīvo pieredzi, kuru cilvēks ir uzkrājusi, mērot, domājot, analizējot, aprakstot, zinātniekiem izpētot realitāti no līdz un, piemēram, definējot, ka pieaudzis vīrietis tur tāds un tāds svars un tāds vecums, viņš optimāli bez jakas ziemas jūtas amplitūdā temperatūras no +15 līdz +25. Bet, ja ir mazāk par 15, tad visticamāk viņam vajadzētu vilkt jaku mugurā. Tā ir objektīva uzkrāta zināšana. Un tad nāk konkrētā cilvēka subjektīvā pieredze. Un mēs nācām uz šejienu, es skatos, Imants atnāk tikai tādā jaciņā. Viņš saka, ko tu tur, kāpēc to biezo jaku jāvelk, jo pavasaris ārā. Un apsēdās pie radiatora, vai ne? Tātad Imanta subjektīvā pieredze ir, ka ir silts, ir forši un tā, un viņam ar to pietiek, ja? Un tā ir viņa pieredze. Un es domāju, ka tā īstā māksla ir, kā savienot tās objektīvās atklāsmes par realitāti. Kā piemēram, ka ja mēs cilvēki gribam izdzīvot, mums ir vajadzīgi citi cilvēki. Tas ir vienkārši novērojums gadu tūkstošiem ilgi, ka cilvēks izdzīvo kopienā. Cilvēks viens pats izdzīvot nevar. Mums vajadzīga ir kopiena. Tā mēs izdzīvojam fiziski, tā mēs izdzīvojam emocionāli, tā mēs izdzīvojam mentāli, tā mēs izdzīvojam garīgi. Tā ir viena objektīva patiesība. Un tālāk var jautāt, kāda veida kopiena man vajadzīga? Man konkrēti. Vai man pietiek tikai tehniski izdzīvot,
Tad man vienkārši vajag kaut kādus kaimiņus apkārt, man vajag kaut kādu darbu, lai es varu paēst, man ar to pietiek. Bet kādam citam cilvēkam viņš jautās, ok, man nepietiek tikai lūk ar paēst un izdzīvot fiziski. Es gribu satikt latviešus, man ir svarīga latviešu valoda. Ok, tad kur es varu meklēt tādu veidu kopienu, kur es varu satikt latviešus, kas runā latviešu valodā un tā tālāk. Respektīvi, tur ieslēgsies tie subjektīvie rādītāji. Bet objektīvi, jā, mēs arī varam aprakstīt un teikt, vajadzīga kopiena, vajadzīgi cilvēki, tā mēs izdzīvojam, tā mēs vislabāk izdzīvojam. Un tad katram pašam ir jāsaprot, kādā veidā tad es to realitāti varu pielāgot tā, lai es viņā optimāli justos. Jā, es piekrītu. Es domāju, ka te ir, tu pareizi saki, divas puses. Mums nevajadzētu izgudrot velosipēdu katreiz no jauna. Un es, piemēram, tas ir veids, es atvainojos, ka es tā ļoti tieši to teikšu, bet tas ir veids, kā es esmu tīpaši pēdējos gados uztvērs, kas ir Bībeles teksti. Tīpaši jau vecajā derībā visi šie daudzie stāsti, reizēm diezgan asiņainie un briesmīgie. Patiesībā tā ir liela tāda pieredzes krātuve, kur cilvēki ir pierakstījuši, kā viņiem ir cauri dzīvei gājis, kā vieni lēmumi ir noveduši pie citiem, kā tur sākumā likās, ka viss būs labi, beigās bija viss slikti, vai sākumā likās, ka viss ir slikti, bet beigās palika labi. Un es domāju, ka tādā ziņā tev ir pilnīgi taisnība. Es arī nevienu brīdi nedomāju, ka mums vajadzētu tagad mēģināt pašiem atrast pilnīgi visas atbildes un tam līdzīgi. Bet tas mans piemērs ar to autoservisu, atvainojos, bet viņš ir spēkā. Ja tu gadījumā nezini vispār, kur kas atrodas un kas kam ir domāts, ļoti grūti tev kaut ko salabot, ļoti grūti tev pašam to visu. Tu vari veltīt stundām, mēģināt izprast, mēģināt izzināt to lietu. Bet visticamāk tas prasīs neproporcionāli daudz laika un spēku un varbūt arī neizdosies. No otras puses, tev tiešām ir jābūt kontaktā ar to konkrēto aparātu, ar to konkrēto eksemplāru, kurā kaut kas notiek. Tas tā kā aizejot pie ārsta. Ārsts jau grib zināt, kur tev sāp, kā tu jūties. Viņš zina vispārējo anatomiju, vispārējos kaut kādus simptomus, bet viņš jau prasa tev konkrēti, vai ne? Lai viņš pēc iespējas precīzāk varētu uzstādīt diagnozi. Jā, un es redzu, ka tādā veidā tās divas lietas kopsavalkas. No vienas puses kopība, kopiena, baznīca vai kaut kāda tāda kopējā cilvēces atziņa un vēsture ir tā, kurā es varu smelties visādas idejas. Bet ja es pats savu dzīvi slikti kontemplēju, ja es pats sevi slikti pazīstu, ja es neesmu kontaktā ar to, kas man īstenībā notiek, man visas tās gudrības paliek gaisā karājoties. No otras puses, tev ir arī taisnība. Es varu ļoti labi nomērīt savu temperatūru, zināt, ka man ir 40 grādi jau. Bet tas vēl nenozīmē, ka es saprotu, kas ar mani notiek, vai man tas ir vīruss, vai tas ir kaut kas cits, un ko man darīt ar to visu. Un tur man ir vajadzīgs objektīvās zināšanas. Jā, un tāpēc es domāju, ka 20. gadsimts ir šodienas cilvēkam dubult grūts, jo mēs no vienas puses baidamies no tā, ka mūs paņems ar kaut kādu ideoloģiju. Mūs paņems ar kaut kādās sektās ievilks, kaut kādos jocīgos pasaules redzējumos sagūstīs. Un tam ir pamats savā ziņā. Tādā ziņā, ka notiek viss kaut kas pasaulē, vai ne? Un tā tālāk. Tā mēs sakam, nē, tas nav priekš manis. Ja? Es zināmā mērā to garīgo kā reizi, to pasauli visaptverošo skatījumu bišķi atstumi malā. No otras puses, otra problēma ir, ka mēs esam sliktā kontaktā ar sevi. Tāpēc, ka visu laiku ir jārēģē uz to, ko citi prasa, citi gaida, vai ne? Kurš tad, darba devējs, piemēram, to vien dara, kā mēģina no manis dabūt lielāku produktivitāti laukā. Tad viss tā lieta būtība tajā ir. Nesēdi, negaidi, nedomā pats. Zināmā mērā es tev teikšu, kas tev ir jādara. Tu drīksti domāt tikai noteiktās kaut kādās robežās. Ja? Un līdz ar to es domāju, ka mums ir jālaužās laukā šodienas pasaulē. No abiem diviem šiem cietumiem. Tātad no vienas puses mums ir jāizkaro ar zobiem un nagiem. Mums ir jāizkaro mūsu ikdienā kaut kāds laiks, kurā mēs varam vienkārši sajust, kas ar mums notiek, vienkārši būt šai kontaktā ar Dievu un ar sevi. Un no otras puses mums jāizlaužās cauri tiem aizspriedumiem, kas saka, ka nē, visas tās arhaiskās lietas, visi tie briesmīgie senie tur kaut kādi teksti, tas mums nevar palīdzēt. Mums var palīdzēt tikai kaut kādas šodienīgas lietas. Jā, šodienīgās lietas arī var palīdzēt, bet es studējot psiholoģijas tēmatiku Rīgas Stradiņu universitātē ļoti spilgti to sapratu. Visa modernā psiholoģija
ja viņu ir zinātniski, viņi vienkārši apraksta to, kā cilvēks darbojas. Viņi vienkārši apraksta. Mums ir tāda saprašana, tāda lieta, tur tāda neirona ieslēdzās, tāda izslēdzās. Bet ko darīt? Kas tad būtu? Saprotat, kā lai pasaka, viņi apraksta, kā darbojas mašīna, bet viņi neapraksta, uz kurieni ar to mašīnu ir jābrauc. Kas ir jādara ar to lietu? Nē, tas ir katra paša ziņā. Ja, saprotat, mēs nedrīkstam ne studentiem, ne citiem uzspiest savu viedokli. Es piekrītu. Protams, universitāte varbūt nav tā vieta, kur mācīt, kā vajag ikdienā tur lietas. Jā, bet saprot, bet atkal tas piemērs ar to gaisa temperatūru, ko es teicu. Tas tev tūs tāds pie ādas. Jā, tas ir ļoti tūs pie ādas. Bet saprot, kāpēc, lai psiholoģija nevarētu aprakstīt, ka komfortabli, atkal analoģijā, ka cilvēks komfortabli jūtas no tik līdz tik grādiem. Viņi to apraksta. Labi. Viņi to apraksta. Tātad ir zināmas vadlīnijas, kuras saka, ja tu gribi optimāli justies caurmērā, tad cilvēks caurmērā jūtas optimāli pie tik un tik grādiem. Tas neizslēdz to, ka kādam patīk augstāks, kādam patīk karstāks, ja? Bet principā, tev ir jāieklausās sevī. Tu sēdi, un tev ir slikti, tu salsti, tu drebinies, bet, nav vēl sasniegti 15 grādi, ja? Tāpēc es nedrīkstu tev vispār uzvilkt jaku vai kaut ko, jo man rakstīja, ka optimāli jūtas no tik un tik, ja? Bet es jau pie 16 jau esmu jau pārsals, vai ne? Bet man jāgaida vēl līdz 1 grādam, kamēr es drīkstēšu uzvilkt jaku, ja? Arī nepareizi, ja? Līdz ar to tas ir tas līdzsvars. Un es domāju, ka te ir tā lieta. Katram pašam mums ir jāsajūtas, kur ir mana komforta vai nekomforta sajūta, un tad vai es gribu kaut ko risināt šajā nekomforta sajūtā vai nē. Jo cilvēks var būt arī ļoti pacietīgs. Mēs gadu 10 varam dzīvot nekomfortabli un neko nedarīt. Ja? Un es varbūt saku, es jūtos slikti, bet es negribu neko mainīt. Fine, kurš tev var aizliegt? Ja? Bet es saprotu, es jūtos slikti, es gribu kaut ko mainīt. Un tad es varu teikt, klausieties, kuram vēl šeit ir augsti? Varbūt pagriežam radiatorus, varbūt aizjām nopērkam jakas ziemas. Ja? Es varu kooperēties vēl ar kādiem citiem, un mēs te savācamies viens pulciņš, kuriem ir augsti. Un mēs sakām, mēs šito necietīsim. Mēs te gribam apkuri ievilkt, ja? Vai mēs te gribam jakās sēdēt. Ja? Es domāju, tā tas īstenībā funkcionē. Jā, un es domāju, ka šodienas cilvēkam ir svarīgi to jēgas, piemēram, kaut vai jautājumu sevī visu laiku pacelāt. Jo tad, kad daudz runā šodien par izdegšanu un vispārējo, tiešām tas var būt naturāli pārstrādāšanās dēļ. Es absolūti to nenoliedzu. Bet tāpat manis pieminētā psiholoģija saka, ka ļoti bieži tas izdegšanas mirklis ir ne tikai saistīts ar vienkāršu mehānisku darbu, bet tas ir saistīts ar tādu bezjēdzības sajūtu. Ar tieši to, ka tu kaut ko dari un tu nesaproti, kāpēc tu to dari. Un tad tādā brīdī ir ārkārtīgi grūti to panest un ārkārtīgi grūti to izturēt. Es varu arī drusceņi pa vidu, kamēr jūs domājat. Tika pieminēta man sirdī ļoti tuva tēma, kas ir jahtas, jūra, burāšana. Es stundām par to varu runāt. Un viens no lielākajiem piedzīvojumiem bija no Spānijas līdz Īrijai, Biskais, 9 metri viļņi, vētra tādi, ka viss gaudo jahtu uz sāniem, 2 cilvēki ārpus borta. Un tad tu burā un sēdi un tu saproti tā, pilsētā varbūt dieviņš tāds balts un pūkains un dieviņš un mīļš un saprotams. Un tā, kad tie 9 metri viļņi sāk tev gāzties virsū, tad saproti, kas tu esi un ko Dievs ir radījis, kādu spēku īstenībā. Un mēs reizēm neapzināmies visus šos spēkus, kurus Dievs pat ir ielicis mūsos. Cik mēs varam būt brīvi, spēcīgi ar šo savienojoties, ar to, kas dod to augstāko gudrību. Un vēl par to burāšanu, par tām burām. Burātājiem, es nerunāju par lieliem kuģiem, bet burātājiem ir tādas ļoti interesantas attiecības. Uz jūras tu esi atbildīgs ne tikai par sevi, bet par tiem cilvēkiem, kas ir uz tava kuģa. Uz jūras tu esi atbildīgs, ja blakus iet 2 jahtas.
tad tu esi atbildīgs par tiem viļņiem arī, kas atsitās pret to otru jahtu. Un ja jūrā kādam ir bēda, slikti, kaut kas notiek slikts, tu esi atbildīgs arī par to, tu steidzies palīgā. Un tā ir arī viena no šīm, varbūt, mūsu garīguma izpausmēm. Mēs esam dzīves jūrā. Mēs tomēr esam atbildīgi viens par otru. Un kā mēs to šajā pilsētā varam darīt? Kā mēs to varam piedzīvot? Kā mēs to varam realizēt? Lai ne tikai sev un sevi ir prieks, bet apkārtējiem ir forši. Lai temperatūra ir laba, vai ne? Tāpēc atnāca arī... Jā, paldies. Bet ļausim arī... Savā rīcībā. Jā, tas ir tas, pirms mēs ejam varbūt arī kafijas pauzē pēc kāda mirkļa, ja? Jūs varat uzdot jautājumus arī par šīm lietām. Kas ir draudze? Kāpēc viņi man būtu vajadzīgi vai nebūtu vajadzīgi? Kādu es gribu redzēt šo temperatūru šajā telpā, šo garīgo temperatūru? Lai man būtu interesanti, lai es iegūtu, lai es mācītos, lai es varētu mājās ar to dalīties. Ja, kā kolēģis teica, var jau aiziet māju, iziet no šejienes ārā, piekrist visam un sievai iedot džasā, kā saka, ritīgi, ja? Izlamāt, es gribēju teikt. Nu jā, es domāju, ja drīkst, jo es tiešām mazliet nosalu, ka mēs varbūt iedzertu kafiju tagad. Un ka mēs pēc tās kafijas pauzes un jau kafijas pauzes laikā, ka mēs varētu to garīgo temperatūru mēģināt nomērīt, kā saka, tajā telpā. Ja? Katrs pats priekš sevis un arī tajā kopējā telpā. Un tad to otro daļu tādā brīvākā sarunā un gaisotnē par to. Jā, un vēl pirms mēs ceļamies kājās, toaletes par trepēm ir augšā. Un otrs lūgums, mīļie. Šie kungi ir šeit. Ja jūs varat atbalstīt, tur ir kastīti, iemest kādu atbalsta papīrīti. Ja, lai nosaktu ceļa izdevumus, viesnīcas izdevumus, mēs būtu ļoti pateicīgi arī jums. Jo mēs piedalāmies dzīvē, un tas viss ir mūsu kopējais. Ja? Es tiešām būšu arī ļoti pateicīgs, bet tagad draudzīgi uz priekšu, un tad domājiet jautājumus šiem kungiem. Paldies!